Absolūti visas politiskās partijas nepieciešams likvidēt. Visi cīņā par gabalu no budžeta pīrāga. Tāds ir galvenais Latvijas demokrātijas sauklis šodienas izpildījumā. Politiķi arēnā trokšņo, spēlē monologus, dažādas pantomīmas. Staņislavskis raugoties viņos justu gandarījumu par savu skolu un kliegtu ticu. Eiropieši pārvērtuši savu veco pasauli par lielu prieka māju, un mēs to ar interesi izzinām. Tiek nomainīts jēdziens brīvība ar jēdzienu visatļautība. Cilvēki kļūst brīvi no morāles, darba, mājokļa, sociālā atbalsta. Visā pasaulē kļūst stiprāks demokrātijas vājprāts. No šī vājprāta, lai Eiropa glābjas patstāvīgi, jo mums pašiem izglābties pavisam nebūs vienkārši. Tagad nākas izpildīt jebkuras Vašingtonas kaprīzes un seksuālās izgribas. Par savu sūri grūti nopelnīto naudu iepirkt novecojušu nederīgu NATO bruņojumu, barot milzīgo NATO ierēģu un ģenerāļu armiju. Eiropa un Amerika pieprasa no mums liberalizāciju, acīmredzami pūstošs kā veca gaļa, demokrātijas mitoloģijas ietvaros. Mēs dzīvojam industriālajā valstī. Pēc 90. mēs dzīvojam nesaprotamā valstī. Industriju zem nacionālistiskiem lozungiem neskāpēc labprātīgi sagraujuši korumpēti politiķi. Valda etnokrātija, valsts izpārdota burtiski. Meži, lauki, aramzeme, zemes zīles vairs nav mūsu. Zemniekiem maksā, lai tie nestrādātu. Viņi ir pārstājuši radīt bērnus, nodot pieredzi un zemi. Rūpniecības nav kā šķiras ienaidnieki. Daži nepieciešamie iedzīvotājiem aplaupošie monopolu uzņēmumi, milzīgi algu velti saņemošo ierēģņu skaits. Nacionālā valūta nogalināta. Ikdienas problēmu vietā lielākā daļa politiķu un elektorāta slimo un šaurprizmību, preambulismu, latviskumu un tā tālāk. Apnicis. Laiks apvienoties ar reālu ekonomisku problēmu risināšanai. Viss šis tirgus pēdiņās ir labs, kad ir uzdevums padzīvot skaistāk. Situācijā, kad runa ir par izdzīvošanu, tirgus nevienkārši ir bremze, tas ir nāves ceļš. Brīvā tirgus haoss, tās ir valsts beigas. Privāti īpašnieks sabiedrības intereses nekad neturēs augstāk par savējām. Plānveida pieeja ekonomikai kā pilnasinīgam organismam paredz līdzekļus nepieciešamā apjomā izdalīt zinātnei, izglītībai, kultūrai. Turpretī no tirgus subjektu egoistiskām un tuvredzīgām pozīcijām vajadzīgs visu nekavējoši noēst. Nepieciešams no jauna izveidot valsts uzņēmumus, kā alternatīvu privātajiem. Strateģiskās nozares tādas kā energokomunikācijas, transporta artērijas, ostas, komunālā sfēra, derīgo izrakteņu un dabas resursu ieguva un valdījums var būt tikai valsts rokās. Tā ir mūsu kopējā bagātība. Mēs likumdošanas līmenī nofiksēsim katra tiesības uz pienācīgu izglītību, darbu, atpūtu, bezmaksas medicīnu, bezmaksas sabiedrisko transportu un piekļuvu komunālajiem pakalpojumiem. Ieviesīsim visu mācību grāmatu vienotu formātu. Aizliegsim ģenētiski modificēto produktu un azartspēles. Lauksaimniecības atjaunošanai nepieciešams izveidot katrā reģionā valsts lauksaimniecības iepirkuma pārstrādes bāzes. Papildus garantētam produkcijas noietam lauku ļaudis iegūs tūkstošiem darbu vietu un mūsu valsts pārtikas neatkarību. Konkrēto produkciju tirdzniecības tīklos būs obligāti jāpieņem realizācijai pēc fiksētām cenām ar minimālu uzcenojumu. Katrā reģionā ir jābūt valsts diennakts aptiekai, kurā jārealizē pirmās nepieciešamības zāles par pašizmaksas cenām. Kā arī katrā rajonā ir jābūt nepieciešamā skaitā bezmaksas bērnu sporta un radošajiem pulciņiem. Bērni ir mūsu nākotne,
un tirgošanās šeit nebūs vietā. Kādu mēs bērniem iedosim izglītību un audzināšanu, tāda arī mūsu valsts paliks nākotnē. Nepieciešams skrupulozi izstrādāt visas izglītības programmas. Skolotāja profesijai jābūt prestižai un ļoti labi apmaksātai. Mēs garantējam visas pamatiesības uz darbu, atpūtu, veselību, aizsardzību, vecumdienu materiālo nodrošināšanu, dzīvesvietu, izglītību, kultūras sasniegumu lietošanu. Tikai tad nācija var būt vesela un attīstīties. Varbūt tās ir tikai manas maldīgas izjūtas, bet priekš ļoti daudziem cilvēkiem tas, ka viss paliks pa vecam, liekas daudz briesmīgāk nekā visbiedējošākās pārmaiņas. Edvīns Puķe.